Katrai bākai ir savs signāla intervāls, sava krāsa un zipšņu garums, kas palīdz jūrā esošajiem kuģiem atpazīt krastu jebkuros laika apstākļos. Savukārt krasta dienas datorā redzami visi jūrā esošie kuģi. Bākās novecojušās kvēldiegas puldzes nomainītas ar gaismas diožu ugunīm, kam ir krietni ilgāks kalpošanas mūžs. Tomēr Latvijas bākām ir aizraujoša vēsture. Kādreiz pie bākām veidojās mazi ciematiņi, kuros dzīvoja priekšnieks un uzraugi. Mūsdienu tehnoloģijas ļauj uzraudzību atstāt vienu cilvēku pārziņā. Interesanti, ka visās trijās Ventspils brīvos pārvaldes bākās šobrīd šo amatu ieņem sievietes. Divas no tām vārdā Ivetes. Ventspils brīvosts vēsturi ir arī mana vēsture, tā stāsta hidrogrāfs Artūrs Neilans, kas atceras laikus, kad līdz molu ugunīm varēja nokļūt tikai ar aeru laivu. Agrākos laikos bija tik strikti noteikts, kad bāka ir jādeg, kad bāka var izslēgties. Un tas bija sakarā ar saules rietu, bija speciāls tabulas, kur bija norādīts, kad kādā dienā saule riet un kad viņi uzlec atkal. Un tagad to veids optika. No visām Latvijas piekrastes bākām Artūrs vislabāk pārzina Irbes bāku, jo 6 gadus bija tās pirmais priekšnieks. Irbes bāka atrodas vairākus 10 kilometru jūrā, tā ir Latvijas jaunākā bāka. Dzīvojot uz salas atklātā jūrā, krāsojot bāku, karājoties virs viļņiem, tās ir Sirma hidrogrāfa neaizmirstamākās atmiņas. Es iziet ārā vienreiz uz balkonu, tā kā te uz reliņa pūces sēd. Un skatos ar tādām apaļām acīm uz mani, viņa laikam bija stipri nobijusies. Ja? Neaprakstams ir skaistums skatīties uz kājas no augšas. Ja mēs skatāmies no apakšu, kas tur pelēks putns lido, vairāk tur nekas nav, bet no augšas viņam kaut kāds raksts uz spārnim virsū. Teiksim, to pašu Irbes bāku mēs jau krāsējam paši. Tanī laika jau paši visi darīja, viss pašiem bija jādara. Un tad jau ir speciāli tādi kurvi, kur iesēdās iekšā un laiž pa malu pāru, un tur striķītī karājās. Jā, un apakšu ūdens ir, jā. Bet, ko tad es uz ūdeni neskatos, man darbs ir jādara, un tas ir viss. Vētras laikā viļņu šļakats sniedzās pa 13 metru augstumā, un bāka drebējusi no spēcīgo viļņu triecieniem. Arī pārtikas krājumi beigušies, bija jāgaida pirmais kuģis. Vētras laikā izjūtām dabas varenību. Otrā dienā sāk domāt, ko tad mēs īsti ēdīsim. Izskatās, kas ir putrājumi, ir ūdens, ir un sīpols, ir un sāla arī ir. Tā, man liekas, kāds 6 dienas, vai mēs tiksies, kamēr vētra rimās un varēja atnākt kuģis. Tagad par Irbes bāku jūrā atbild Rīgas brīvosta, bet kopš laika gala Artūrs aizrāvies ar fotografēšanu. Nesen Pārvences bibliotekā bija apskatām arī neliela izstāde. Užavas bākā 78 gadus vecais hidrogrāfs uzkāpja veikli. Šī bāka nopietni cietusi Pirmā pasaules kara laikā, kad tās augšējā cilindriskā daļa tika sagrauta. Artūrs labprāt kavējas atmiņās. Man bija izdevies rast aparāti, bezkontaktu zipšņu aparāti, kur nav nekāda relēja, nav nekāda kustošana mehānisma, bet tas zipsnīt viņš dod. Tas bija sākums. Gadus 50 atpakaļ, vai teiksim pagājušo gadsimtu, jā, tas patiešām bez tām neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tāda bija bākam cita nozīme. Tas bija vienīgais objekts, ko jūrnieks redz no jūras. Vienīgais vizuāli saite ar krastu. Bet tagad jau vēl caur kosmosu un nākotās kuģi kapteinis atkal sēž pie televizoru un skatās, kur iet tas kuģis, un visu to var redzēt, kā tas notiekās. Reiz strādādams ar lodāmoru bākās, kuras apkalpoja ar zirgu, Sirmais Ventspils ostas navigācijas speciālists ar lepnumu aplūko bāku jaunāko aprīkojumu. Tas ir drošs, nav vairs atkarīgs no cilvēku roku darba un neizslēdzas vētrās. Ir iespējas kontrolēt šo aparātu darbību. Ja, teiksim, šeit krastā, tas tā vēl var atnākt un paskatīties, bet ja attiecībā par peldošu navigācijas aprīkojumu jūrā, kur nekad nevar zināt, kas tur notiekās. Bet tagad ir iespējas skatīties, sēdēt siltā kabinetā, skatīties televizoru, monitoru un redzēt, kas tur notiekās.
Tad 2 reizes pa mēnešu brauc ar kuģi skatīties, kur kas notiek. Kur kas notiek. Nu, tu sapratiet, ka notiekt var dienas laikā, dažu stundu laikā. Noraut to boju un boju aiziet prom. Tas ir viss. Arturu joprojām atceras katrs bāgas uzraugs, jo hidrogrāfijas dienestam veltīts viss mūžs. Aktīvais darba mūžs tur ir pavadīts, un es vēlreiz saku, ka es esmu gandarīts, ka viņš man ir izdevies.